Latvijas pilsoņi. Man jāatvainojās, ka tie daži vārdi, ko es gribu teikt, nebūs par šīs rezolūcijas burtu, bet man liekas, tomēr tam būs sakars ar šīs rezolūcijas būtību, jo ir kādas lietas, kas mani ļoti, ļoti biedē, un man liekas, tas attiec uz mums visiem. Mēs pūlamies būt reāli politiķi. Reāla politika ir visāda sadarbība, tā skaitā ar augstāko padomi, jā, tā. Un reāla politika ir ļoti daudz kas, un ļoti daudz, ko es tajā reāla politikā redzu, no kā man bail. Jo es neredzu šo reālu politiķu slēdzienos vienu visreālāko. Ka tikai tad, kad pasaulē ir tāda sastrēguma situācija kā pašlaik visā Eiropā, ja? Ka tas un tikai tas brīdis ir, kad mēs varam izsisties brīvībā. Ja mēs aizreāli politizēsimies pa ilgu, mēs neizrausimies nekad. Ja mēs mēģināsim tagad būt gudrāki par Lietuvu un izrīkoties kaut kā smalkāk par viņu, ar mazākiem zaudējumiem, mēs nodosim ne tikai Lietuvu, bet arī savu brīvību uz visiem laikiem. Jo šis ir vienīgais variants. Reālpolitiskās attiecībās ar augstāko padomi, kuras starpā ir arī PSKP biedri uz šīs platformas, no kuriem aiz reālpolitiskiem apsvērumiem Latvijas tauta un augstākā padome grib par savu priekšsēdētāju izvirzīt cilvēku, kurš stāv uz PSKP platformas ar neatdalīšanos no šīs PSRS, lai ko viņš nedeklarētu, un tas ir dabiski, ja viņš sastāv šajā partijā, viņš citādi nedrīkst rīkoties. Runāt viņš drīkst citādi. Runājuši šī partija ir visu, ko visā savā mūža garumā viņš runā, kā vajag. Bet kā šīs partijas biedrs viņš nedrīkst citādi rīkoties. Un es brīnos par to apmātību, par to tautas apmātību, ka neredzēt šo vienkāršo apstākli. Neredzēt. Un tāpēc es saku, pirms mēs esam reāli politiķi, padomāsim, kura politika ir reālāka, lai mēs nenokavējam šo vienīgo brīdi.